jāmēģina otro dzīvi atgriezt šiem skaistiem ēdamrīkiem, ja tādā stāvoklī es viņus esmu dabūjusi. Viens no labākiem pirmskara vācu ēdamrīku ražotājiem. Ja. Redz, kāda viņam ir nesmukuma virsū. Šeit tāds paliekas dakšiņas. Gali visi. Bet, kā saka, acis darba nobijās, rokas darba nebijās. Lūk, kāds skaistums sanāk te. Var spoguļu attēlu dabūt. Nav tās tas gala rezultāts. Paņems vienu. Viņi jauni bijuši. Vēl pateikt, teiksim, tagad 80 gadi zem laika apstākļiem ir bijuši iespaidēvi. Tāda ir vācu kvalitāte. Tā nav reklāma, tas ir vienkārši redzams. Raci. Var filmēties, sev skatīties. Nav mazliet vēsturi, jā, interesanti šiem ēdamrīkiem. Kā jau tajā pirmajā filmējumā redzat, jā, tad viņi diezgan tādi bēdīgi. Tas ir, kad tojās padomju armija 44. gadā, jā, tad ēdamrīki tika aprakti, jā. Un burtiski salīdzinoši nesen, jā, tad viņi atrast. Pie atrašanas neesmu bijis pats klāt, jā. Man tikai tikuši tie ēdamrīki. Bet tas rēķiniet to, ko jūs redziet, jā, tad viņi ir, rupi sakot, 80 gadus, jā, vairāk nekā ir zemē nogojējuši, jā, un tad, teiksim, tā kvalitāte, jā, vēl joprojām ir tāda, kā es rādīju, jā, tur. Kas ir, ko tas marķējums nozīmē, jā, tas Gag Auerswald, jā, Rostfrei. Gag tas ir Gustav Auerswald, jā, un tas ir čalim vārds uzvārds, jā. Un tā bija fabrika, kas ražoja to visu, jā, atradās viņi Grīnhainā, jā, tāda pilsētas Saksijā. Tie, kas kara artefaktus atrod, jā, tur tās Wehrmacht dakšiņas, kas ir, jā, tur ir tikai Gag vai 41 vai 42, jā, tās alumīnija, kur tā dakšiņa un tā karote blakus. Un tas pats ražotājs. Vienkārši te to saīsinājumu taisīja, it kā vai nevarētu noteikt, kur viņš atrodas tā rūpnīca. Kas ir, teiksim, no tā vēsturiskā, kad tad viņas tika ražotas. Jā, viņas tika ražotas tieši šīs
1935. līdz 40. Ja, un ir viena tāda interesanta lieta, ja, nu, tie, kas restaurē tādas priekšmets, gan jau zina, ja, viņš magnetizējās, ja, nerūsējošais. Nu, teiksim, ko nozīmē, ja jūs pārbaudat ar magnētu, ka viņš magnetizējās, tas nozīmē, ka te nav niķels, ka tikai ir hroms, ja, no 12 līdz 18%. Un kādēļ tad, nu, it kā jau bija zināms tas, ja, 18% niķeļu un 10%, tas 18% hroms, 10% niķels. Kādēļ šie ir bez niķeļa? Tad, kad Hitlers sāka no sākuma slēpto bruņošanos, ja, aizliedz civilām vajadzībām niķeli izmantot strateģiskais materiāls, ja, un tāpēc nevis to, ka vācieši nezināja, ja, bet viņi nu, nevarēja taisīt, ja, nerūsējošo tērauda civilām vajadzībām ar niķeļu piedevu. Kur ir tā atšķirība, ja, teiksim? Ja runājam par plusiem, ja, naži ir vieglāk asināmi. Šie naži taisīti, ja, te, teiksim, tās divas. Te ir viens marķējums, ja. Es mēģināšu pēc tam pielikt paviljonām, ja, kaut kādu attēlu. Un tas to, ko es te rādu, ja, otrs ir uz asmeni. Šajā vietā ir savienojums, ja, viņš no divām daļām. Ja ar divi tie ir marķējumi, tas nozīmē vēlreiz autentiskumu, kā saka, dubult apliecinājums, ja, jo nu, viņi ir oriģināli, ja, šos asmeņus rūpnīcā izgatavoja paši, ja, un paši asināja, ja, un tad viņi savienoja. Savienojums ir interesants, viņas izmantoja cementu, ja, nu es nevārdījis, ja, viņu vaļā. Vai nu cementu vai piķim līdzīgi materiāli, teiksim, kas šiem nažiem nepatīk, ja, viņus nebūtu vēlams mazgātajā traukmašīnā, ja, jo tad tas savienojums var nu, izšūpoties, ja, teiksim. Tā viņas arī pārbauda, ja, cik viņi nolietoti, ja, jo, teiksim, var jau diezgan uzskaistināt to lietu. Ja kustās rokturs, ja, tā tad nozīmē, ka nazis ir diezgan ilgi lietots. Ja, nu, loģiski arī asināšanas pēdas, ja, nu, šie ir nekas te nekustās, un te ir, ja, viņš ir tik plāns uztaisīts, ja, te vēl ir augšā tāda rieviņa, ja, tas ir būciņu griezt. Ja, mūsdienu nažiem nav nemaz viņu vairāk. Ja, no pirksts paliek. Ja, viņš ir tik nopulēts, ja, ka pirksts nospiedumi paliek. Tas te kā monētām, ja, nevar likt virs to pirkstu. Ja, bet tas mierīgi tīrās. Kas ir, ja nav niķels, ir pie mīnusiem. Ja? Un šeit, teiksim, atkal katrs, kas ar šo kara laiku nerūsējošo ir strādājis, ja? Gan jau zina to. Viņiem nepatīk skāba vide. Ja? Šie ēdamrīki, viņi bija arī, teiksim, nu, citronu nebija vēlams ar viņu griezt. Ja? Pat neliela salīdzinoši skābi, ja, tais uz viņu tādus traipus. Ja? Nu, tos traipus var, protams, izpulēt ārā. Tie, kam ir gadījies strādāt ar tiem dunčiem, ja? Vai SS dunci, vai SA, ja? Tie arī no tāda paša ir, ja? Hroma, nerūsējošā, tērauda uztaisīt, un nu, tā ir tā specifika, viņas jāmāk ir tīrīt, ja? Skābi viņam nepatīk. Bet citādā ziņā grūti spriest, ja, teiksim,
viens otrs mūsu ražojums, jā, spēj šo līmeni izturēt. Jā, pieņemiet, ka viņš 80 gadus bija zemē. Jā. Kvalitāte ir vienkārši ideāla. Nu, ko? Tas tāds vispārīgs ieskats, jā. Tie, kam liekas, ka nu, tas tagad jau vairāk ne, bet agrāk bija, ka Latvijā kultūra ienāca pēc Otrā pasaules kara, jā, tad šie tie ēdamrīki, ko latvieši lietoja savās virtuvēs vēl pirms kara, jā. Un tie nav tie dārgākie, jā, tie jau nav sudrabs, jā. Bet ar ko viņi bija plus, jā, sudrabs sūbē, jā. Ja šim, teiksim, tur nepatīk tas citrons, jā, nu runi par to, ka tu viņu nogriez un tu tādu citronaini tur pusdienu, jā, nemazgā, va. Tas nav, ka nogriež citronu, paliek pleķis. Viņi ļoti labi kopjam, jā. Sudrabs sūbē, jā. Šie ēdamrīki, viņi ar to bija, jā, ka viņi izstās kā sudrabs, bet ir gan izturīgāki, jā. Sudrabs jau arī dilst, protams. Gan izturīgāk, gan ērtāk kopjam. Ja? Nu, trauku mazgājumās mašīnas nebija, ja? Un verdošā ūdenī viņas nesvied neviens iekšā, nevārīja. Nu, pirmo reizi man gadījās ar tādu lietu sastapties. Nu, rakstiet komentārs, ko jūs domājat par šo vācu kvalitāti, ja? Un redziet, ja rokas strādā pareizi, tad var uztaisīt, atkal iedot viņiem jaunu to dzīvi. Nu ko, to viss citā reizē.